Čau, meitenes! Šis būs mazs video par to, kas ir neirografikas 7 bāzes punkti, par kuriem tad ik pa laikam es pieminēju nodarbībās. Ja nu tu esi tā, kas jau nāca uz sesijām vai plāno nākt, viņi tev būs vajadzīgi. Kāpēc? Jo no tiem 7 principiem sastāv šī metode. Reizēm es tos skaļi saucu, kuru pozīciju tagad daram, reizēm ne, bet 2 no tām viennozīmīgi es esmu pieminējuši vai pieminējuši. Tā ir neirografiskā līnija un otrs ir apļošana. Un tie būs tai skaitā, bet lai galvā kārtība un sapratni par to, ko daru uz papīra un kurā brīdī, iziesim cauri visiem 7, līdz ar to tu varēsi arī patrenēt gan savu neirografisko līniju, gan vēlreiz saprast, kas tad ir pirmais punkts par tēmu un tā tālāk. Tā kā ejam iekšā neirolīnijās, tev vajag papīru un rakstāmo. Tātad NG bāzes algoritms, pēc kura tiek zīmēts jebkurš neirografiskais zīmējums. Kā jau es minēju, viņu var nosaukt vai pa punktiem izcelt vai nē, tas ir atkarīgs no tehnikas, no metodas, mācību procesa vai meistarklašu procesa, tas ir atkarīgs arī no mentora, no viņa leksikoloģijas, jāsaka tā. Tēma ir pirmais punkts neirografikā. Kāpēc es šo gribu zīmēt? Ko es gribu ar šo zīmējumu panākt? Tie, kas zina mani un manas sesijas, jūs zināsiet, ka man šo vienmēr sauc par nodomu. Mēs veltam ļoti daudz laika, kamēr saprotam, ko mēs gribam, jebšu vieglāk pateikt ir no visa tā, ko gribam, to vienu nodefinēt. Tātad neirografika ir ļoti līdzīga, viņa ir tāda strukturizēta, viņa nosauc to par tēmu. Nodefinējam, nodomu, uzrakstam. Te nu ir jāsaka tā. Papīram patīk, ka viņu uzrakst, lai tu neaizietu un neaizpeldētu no tām neirolīnijām un daudzajām citām līnijām, ko tu izcels ārā. Otra lieta ir kompozīcija. Kompozīcija, un tagad paliksim mazliet šo te maliņā, un pie kompozīcijas es tev gribu izstāstīt, kas vispār ir neirografiskā līnija. Jo, lai mēs uztaisītu kaut kādu kompozīciju, skaidrs, ka mums vajag punktu, līniju un tad jau tā tālāk kaut ko saveidot. Līnijas mēs pazīstam, teiksim tā, taisnās, slīpās, cilpveidīgās, ritmveidīgās, zigzagveidīgās un visādi citādi tā kā ritmiskas cilpas, taisnas cilpas, zigzags un tā tālāk. Šīs te mēs ļoti labi zinām, un šīs te vēl mums arī ir tādi vilnīši, lielāki, mazāki, un var sakot, visas līnijas, kuras tev nāk prātā, ir parastas līnijas. Ar ko atšķirs parastā līnija no neirografiskās līnijas, ir šis te aha moments, šī te definīcija. Līnija neirografiskā iet tur, kur tu viņu negaidi, un viņa sevi nevienā brīdī neatkārto. Tad, kad viņa sāk sev atkārtot, tu to pamani, tu pamani un ej citādāk. Un viņa nav taisna, nevienā savā 100 metriņā viņa nav taisna, un citreiz ir tā, ka viņa nevis tā, ka tādā stresa enerģijā šādi te rakstam, nē, tur ir vibrācija, bažas, nedrošība, knaps pieskāriens pie pamatnes, bet kaut kur viņa ir plūstoša un tāda viegla, šī te ļaujošā enerģija. Tikko tu pamani, kad viņa atkārto sev, tu ej pa daudz uz augšu. Visu laiku tu ej uz augšu, vai vienmēr sakot visu laiku. Tā roka ved uz leju, hops, un es viņu vedu citā virzienā. Ja? Šādi te paeksperimē par lapu, var uzvilkt, piemēram, apli, kas būs šis te parastās līnijas aplis, pareizi. Un tagad izej pa apļu perimetru ar neirografisko līniju. Vairākas reizes, redzi, kāda viņa ir? Uzvilkšu lielāku apli, lielais aplis, kuru mēs visi pazīstam, un tad mēs viņu pārzīmējam pa to līnijas ceļu ar neirografisko līniju. Redz, kā man te ienāca viņš vidiņā pat, vēlreiz viņam. Un pajūtiet, kā ir šādi vilkt un kā ir tad, kad tu velc it kā negaidot izēj ārpus apļa, bet tomēr šis aplis ir tavs rezons.
Šī ir neirografiskā līnija, kura ietur, kur tu negaidi un nemīl cilpas, nemīl atkārtojumus. Jebkuri ritmi nebūs neirografiskā līnija. Viņa ir brīvības, dabas līnija. Viņa sevi katrā pagriezienā izveido pa jaunam. Ja? Iedomājieties, ka upe plūst un upē ir ļoti daudz maz olīšu, visādi augi, un ūdens ir šī līnija, un viņš nezina, kurā brīdī būs šis olīts, būs šī zara moments, kurš viņam ir jāpārvar, un viņš integrējas, viņš pielāgojas, ja? Un šādi te skaisti, viņš viegli plūst, aplūst, ieplūst, ja vajag, viņam ir visas opcijas neirografiskajai līnijai, kā viņa var sevi iznest. Nu, lūk, reku radījām no šī mazā vingrinājuma arī kompozīciju, tātad ir mums gan tēma, gan kompozīcija. Trešā lieta, kas ir neirografikā, tā ir apļošana. Šis vārds ir tāds pretrunu pilns, izskaidrošu, lai nebūtu tā, ka mēs te apļus zīmējam. Apļošana, paņemšu tādu palielinājumu, piemēram, kādu no krustpunktiem, kur divas līnijas satiekās, palielinājums. Kādam no krustpunktiem. Šeit divas līnijas satiekās. Izveidojas spice, tātad 3 stūrs, dažādos leņķos, virs 90, zem 90 grādiem. Ko mēs darām? Mēs šo spicīti neutralizējam. Nevis ievelkam tur apli, bet mēs viņā, nu tā kā sanāk iekrāsojam, bet mēs viņā neuztaisam tādu melnu pleķi, kur ir šī līnijas māksla, ka tanī brīdī, redzi, viņš ir tā kā krustiņš tur, bet viņš ir tāds harmonisks krustiņš. Un mēs viņu bieži vien šo te iekrāsoto vietiņu aizvelkam ar jaunu tā kā neirografisko līniju. Nu tā kā izpludinam, lai tā dzīvības tece iet vienmērīgi, lai nav tā, ka, piemēram, te ir krustojums un cilvēks izapļo tehniski, jā? Tūlīt parādīšu, ja varēšu vēl tuvāk. Un viņš turpat smuki, tehniski izapļo. Paskatieties, kāds viņš atšķirība, ja? Starp šo un šo viņam ir tāds dabiskāks, mierpilnāks plūdojums. Nu, plūsma varētu teikt, ja? Savienošanās. No šitā vajadzētu izvairīties, ja? Nekas nepareizi te nav, te vienkārši ir šī te jāizvēlās, cik daudz es iekrāsoju, cik liels man ir šis krustpunkts un mazliet arī jāpaiet pa šo līniju. Tāpēc neirografikā šie te marķieri, šis man ir 0,5, ir dažādi biezumi un cilvēks, kas šo visu aizraujās un grib tā līdz sirds dziļumiem izprast neirografiku, protams, šeit būs svarīgi arī instrumenti. Bet ar šo te izmēru var lieliski izdarīt uz A4 labas lietas un viss ir kārtībā. Tātad šis, ko mēs darām tagad savā zīmējumā, savā kompozīcijā, vietās un krustpunktos skaisti radām līniju stūrīšos izapļošanu. Un, ja tu pamani, tad es ik pa laikam pārēju, man arī patīk pāriet otrais pa tām neirolīnijām, tad es tā kā viņus vairāk sajūtu. Tā kā šis nav bāzes mācību materiāls, ko neirografikā skola māca, kad ir, teiksim, tu gribi apgūt pamatus un certifikātu, ja viņa neprasa katrā zīmējumā tev izpildīt visu stūrīšu noapļošanu. Tad, kad mums ir kāda tēma par iekšējiem konfliktiem, tad šī prasība hops uzreiz ir, un mums katrs mazākais krustpunkts ir jāizapļo. Tas, ko es tikko rādīju, tajā palielinājumā izapļojam, ja? Un viņš ir tāds skaists, neviens tur stūrīts nav, ja? Atšķirībā no. Tagad paskatāmies šajā zīmējumā, kur man viņi ir izapļoti un ir harmoniski un nepievēršās uzmanības uz šitādu momentu, ja? Tātad viņš ir harmonisks. Tā ir lieta, kas ir jātrenē. Neirografiskā līnija pati par sevi un apļošanas kvalitāti ir jātrenē. Tas
rokraksta muskulītis var sākumā apļojot, radīt jaunus trīsstūrīšus, it kā maziņus, bet tomēr jauns. Un tas nebūs par to radu jaunu konfliktu risinot iepriekšējo. Ja? Nu, tā kā šī te ideja tur ir ļoti patiesībā skaidra. Ja? Tātad, ja es izlīdzinu šajā situācijā enerģijas, tad es viņus izlīdzinu, nevis radu citas pretestības. Ja? Šo te atceraties, jo nepietiek vienkārši izapļot, kā tu izapļo. Šeit temps un elpas un sirds ritms būs viss, kas sasinhronizēsies. Šeit nevarēs neko izdarīt ātri, jo mazi stūrīši, lieli stūrīši, viņi visi prasīs tavu uzmanību. Līdz ar to trenējam šo te momentu. Nākamā lieta, kas ir mūsu apzinātajā algoritmā, ir integrācija. Integrācija, zem kuras ir figūra un fons, un zem kuras ir otrs arhetipēšana. Stāstu, ko tas nozīmē. Mums bija līnijas, mums bija kaut kādi apļi, un tad, kad mēs viņus esam, teiksim tā, pazīmējuši, pāpļojuši, mums var pazust esošā figūra un izveidoties kādas jaunas citas figūras. Nu, ko tas nozīmē? Kad kaut kur šeit no kādas līnijas es ieraugu jaunu, piemēram, apli, un varbūt es ieraugu trīsstūri. Man tagad tā grūti ir ieraudzīt trīsstūri, bet izskatās, ka es jaunu apli esmu ieraudzījusi. Ok, lai iet jauns aplis, atkal es viņu apļoju, neradu jaunas, kur es varētu ieraudzīt trīsstūri, lai dzīvo šeit maz trīsstūrīts, ja. Un to trīsstūrīt tieši tāpat. Es viņu, kāpēc es viņu te ieraudzīju, jo viņam tā kā sirsniņas forma likās, ka tur varētu būt. Šis viss šobrīd izklausās abstrakti, bet tā ir sadarbība neirografiskajā līnijā, ka kaut ko neirografiskajā praksē, kad mēs kaut ko radot no zināmām formām un līnijām, tad sākotnēji no apļa un neirografiskās līnijas mums izveidojas jaunas figūras un jauns fons. Un kā tad viņš tagad ar to fonu iedarbojas? Viņš te karājas gaisā, vai viņš arī ir sasinhronizēts, ja? Tā tad viņš veido šo te atbalstošo vidi. 4., 5. lieta, kas mums ir lauka līnija. Es viņu saucu par dievišķo līniju. Līnija, kura ienes savu nozīmi, bieži vien viņu izmanto pat biezāk vai atkārtot ar kādu no līnijām, kuras jau ir skaisti šeit zīmējumā, un viņi iet pāri, parasti viņi iet pāri visam darbam. Kas ir dievišķā līnija pēc enerģijas? Tā ir līnija vai vairākas līnijas, kuras ienes tavā darbā, tavā zemapziņas attēlā. Es teiktu tā, vieni, kas tic eņģeļiem, būtnēm un visādi citādi šai neredzamai pasaulē, atbalstošu vidi notikt tavai tēmai. Jā, tad notikt tavai tēmai, ne jau par kaut ko citu. Ir kaut kādas situācijas, kuras mēs savu tēmu risinot varam nezināt, nepamanīt, tā ir kaut kāda nākotnes iespējamība, likumsakarības, ja, tad ir spēks, kurš mūs caurstrāvo, un viņš ir dievišķajā aspektā. Tātad šo līniju atkal mēs piesaistam savam zīmējumam vietās viņu pieapļojot, ja, tā kā viņa ir tāda liela, kā liela upe, viņa var nākt no apakšas, no augšas, viņa var būt vairāks, tas ir atkarīgs atkal no zīmējuma, visa koncepta, ko mēs zīmējam tālāk. 6. un teju noslēgošā daļa mums ir fiksācija. Kas ir fiksācija? Fiksācija ir tas, ko es no šīs tēmas, tātad man ir tēma,
ko es no viņas paņēmu, ko es gribu paņemt, kāds ir mans jaunais risinājums, ko es apguvu, ko es sapratu sevī, savās sajūtās, savā ķermenī, savās domās, kamēr es visu šo procesu radīju. Skaidrs, ka šī ir mana zemapziņas tāda piktogrāma, varētu teikt, un viņa man izraisīja konkrētas emocijas. Un neirografika ir par to, ka šīs emocijas, šīs domformas, šīs ķermeniskās sajūtas mēs arī piefiksējam, un līdz ar to, ja mēs to nebūsim darījuši, tad mēs nezināsim, ko tad es finālā te gribu nofiksēt. Jebšu, kā es vienmēr teiktu, iedomājies to mirkli, kad tev jau tas ir. Šits te tēma. Man jau tā tēma ir. Kā es elpoju, ko es daru, kur es kustos, un atrodu viņu atkal. Nu, šoreiz iziesim uz apļiem savā zīmējumā, reku, no visa šī te musturiņa neironu kustības iekšējās šajā tēmā, blīvumu un vieglums, šeit ir tas rezultāts. Varbūt viņš ir šeit arī, jā, es tagad dažādas opcijas. Rezultāts un būs viens. Sajūtas par to var būt vairākas, bet kaut kāds iekšējs stāvoklis tev būs viens. Nu, tai skaitā būs šie te dažādie sajušanas un pieredzēšanas momenti, bet kā figūru mums pietiek nodefinēt vienu. Un viņu mēs par zīmējumā atkal sakļaujam ar neirografisko līniju, sakļaujam ar apļošanu un padaram, protams, arī redzamu. Visā šajā viens moments, ko es ieliku, ko es varēju parādīt jums pie 4. punkta, bet varam arī tagad, ir krāsa. Krāsa mums ir jāņem vienalga vai pēc apzināta stāvokļa, vai mazāk apzināta, nu, ko tas nozīmē ar acīm ciet. Un mēs krāsošanu veidojam 1+1. Ja? Šajā vietā arhitipēšana bija 1+1, tā ir krāsa. Tagad mazliet sajauc jums galvu pēc secības. Uz manās praksēs šī secība parasti arī nav šādi, jo mēs tagad, piemēram, neiro kokā sāksim ar 4. punktu. Līdz ar to manā gadījumā tam nav tik nozīmes, kurā brīdī ko mēs sākam. Vienmēr sakot, parādu, kas ir neirografikā krāsa. Krāsa ir 1+1, kad vienu laukumu mēs tikai vienā krāsā neizkrāsojam. Nu, piemēram, šito oranžīgi sārto. Mēs paņemam klāt vēl blakus laukumu, vai, ja gadījumā nav blakus laukums, ir fons, tas arī ir laukums, un šādi te iekrāsojam, jā. Mēs varam šādi te iziet cauri zīmējumam, nu, būtībā ļauties tādai plūsmai ar dažādiem zīmuļiem, tumšākiem, gaišākiem, kaut kur varam pat atstāt baltu, bet, lai nav tā sajūta, ka, nu, negribēju vairs darīt, un tāpēc ir balts. Ja tā būs tāda izvairīšanās no pabeigta darba, un jāskatās, kas tur tēmā tad ir savā personīgajā, kāpēc neaizved līdz galam, ja. Bet baltās vietiņas drīkst būs, tās iedot tādu gaismas efektu, jo, nu, pārsvarā neirografika ir zīmuļu tehnika, un viņai baltu zīmulu, tā ka mēs nevaram ielikt, tātad mums spoguļā šo te balto krāsu, ja. Un lūk, un te es izgāju principā ar 3 zīmuļiem, sarkanu, oranžu un dzeltenu, un tas arī viss. To, ko es izdaru šī gadījumā, kur bija mana fiksācija, es ar krāsu, nevis visu tagad to apli, nu, izkrāsošu tādu kādu riktīgi kreptīgu, bet es varu tikai, piemēram, šo te gredzenu daļu viņam izkrāsot, lai ir tā, ka tagad, kad tu skaties manā darbā, nu, kaut kas tur krīt actiņās. Nu, kas tur krīt actiņās, nu, tas visticamāk ir šis te mans nofiksētais rezultāts, ko es gribēju panākt ar šo darbu. Un 7. lieta neirografikā ir tēma numur 2. Ko tas nozīmē? Kā es tagad jūtu savu tēmu. Nu, te atkal mēs varam paņemt savus 2 minūtes un
sajūtas uzrakstīt, kādas atziņas, vērtības, kas man atnāca no šī procesa. Īsajā versijā 7 punkti, lai uzzīmētu neurografisko zīmējumu. Pats svarīgākais ir apļošana un pati līnija, ko izveido pārsvarā kompozīcijā. Tā ir lieta, ko tu vari trenēt neatkarīgi, vai tu zini zīmējumu tēmu vai nē, bet tā noderēs pie jebkura mentora, pie jebkura zīmējuma. Lai tev veicas un tiekamies kādā sesijā.